Draugi, kolēģi, progresīvie, iedvesmojošas runas, iedvesmojoši cilvēki par satiksmes nozari. Mēs visi šorīt izbaudījām ceļu uz šejieni, dodoties kājām, no reģioniem, dodoties ar sabiedrisko transportu, reģionāliem autobusiem, vilcieniem, dodoties ar velosipēdiem, mikromobilitātes, dažādiem rīkiem. Tātad satiksme pat ir vairāk kā tādas būtiskās lietas, jo mēs par to bieži nejūtam. Bet ir vērts sev godīgi uzdot jautājumu, kāpēc mēs esam valdībā? Tā ir izvēle, jā, tā ir apzināta, jo reizēm tā ir ļoti smaga, bet atbildīga izvēle. Daudz vienkāršāk ir būtu bijis sēdēt opozīcijā, ērti kritizēt visu no malas, bet mēs neesam ērta partija, mēs esam atbildīga partija. Mēs esam tie, kas nebaidās vadīt sarežģītas nozares ar gadiem uzkrātu problemātisku mantojumu, kur ikdienas nepieciešams pieņemt lēmumus, kas nav populāri, kur labākais kompromiss ir, ka mazliet sāp visiem, bet tāda ir pieaugušo dzīve. Tikai valdībā var panākt reālas pārmaiņas, un mēs jau esam pierādījuši, ka mēs to spējam. Mēs iestājāmies par Stambulas konvencijas ratifikāciju, neskatoties uz milzīgu politisko pretestību pat no saviem koalīcijas partneriem. Mēs ieviesām dzīvesbiedru regulējumu, lai valsts redzētu un cienītu ikvienu mīlošu pāri. Mēs virzījām nodokļu reformu un banku virspēļņas nodokli, iestājoties par taisnīgumu. Mēs bijām līdzās cilvēkiem energoresursu cenu krīzē ar reālu atbalstu. Mēs cīnījāmies par drošāku, labklājīgāku un solidārāku sabiedrību. Kolēģi, ieejot satiksmes ministrijā, mēs bijām optimistiski, varbūt pat mazliet pārāk optimistiski. Domājām, kā ātri sakārtosim sistēmu, optimizēsim procesu, ieviesīsim caurskatāmību visos lielākajos projektos, un mūsu darba rezultāts sabiedrībai būs redzama un jūtama uzreiz, bet realitāte bija cita. Sistēma ir smagnēja, daudzšķautnaina, katrs lēmums saskars ar pretestību, katra reforma ar gadiem iesakņotām interesēm, un jā, mēs kļūdījāmies, domājot, ka panākumi būs ātri un vienkārši. Taču mēs nekļūdījāmies apņēmībā mainīt šo sistēmu. Manu darba stilu raksturo konsekvents, disciplinēts darbs soli pa solim. Mani nevar iespaidot šauru interešu lobētāji, un tas šajā nozarē acīm redzami ir nepierasti. Jā, reizēm mani sit provocē, taču man personīgi svarīgākais ir tas, ka mēs neesam atkāpušies no savām vērtībām ne par 1 milimetru. Mēs esam ienesuši progresīvo redzējumu satiksmes nozarē, iestājušies par pieejamiem, kvalitatīviem pasažieru pārvadājumiem, kur cilvēks ir sistēmas centrā, nevis atsevišķu uzņēmēju interešu upuris. Mēs esam virzījuši mikromobilitāti, tās regulējumus, uzlabojuši drošību, nevis tikai kā modes tendenci, bet kā reālu alternatīvu Latvijas pilsētu un lauku teritoriju infrastruktūrā. Ceļu infrastruktūrā virzot ilgspējīgas tehnoloģiskas risinājumus un meklējot ceļu ar stabilu ilgtermiņu finansējumu. Jā, daudzu 10 gadu, pat pusgadsimtu aizmirsti ceļi, Valdgale, Roja, Priekule, Skoda, Bārbalas ceļš ir pierādījums, ka ceļu infrastruktūra katram ikdienā ir svarīga. Arī Sēlijas poligons, Daudzavas Sunākstes ceļš ar sarežģītu tehnoloģiju, vairāk kā 5000 unikālas tehnoloģijas pāļu sistēmas, kas iet cauri purviem, lai nespēja būt atbilstoši militārai tehnikai. Arī skaidri parādot kritērijus, ka Rīgas apvedceļam 2+2 ir jābūt. Un tāpēc ir uzsākts ne tikai šie plāni un mērķi, bet uzsākta projektēšana. Mēs esam stiprinājuši dzelzceļa infrastruktūru, skatoties to kā nākotnes sabiedriskā transporta mugurkaulu, kas lielu atspaidu dod gan valsts ekonomikā, gan klimata mērķu sasniegšanai, ieviešot jaunus, modernus elektrovilcienus, iepērkot bateriju vilcienus, kāpinot pasažieru skaitu no 15 miljoniem līdz 22 miljoniem braucienu gadā. Andra minētās Vivija vilciena atlaides
Un pasažieru vilciena atlaides ir konkrēts solis, kā mēs saskatām, kā pārvarēt krīzes. Un pie šādiem risinājumiem mēs arī pieturēsimies. Mēs esam ieviesuši stingrākus principus pārvaldībā, caurspīdīgumu, atbildību, godīgumu, redzot, kur valstī ir jāiesaistās, bet mēs esam arī pirmie, kas virza uz akciju kotāciju LAU infragrupu, lai arī cilvēki atklātā, caurspīdīgā procesā varētu piedalīties šajā pārvaldībā. Konsekventi virzījušies uz energo neatkarību transportā caur elektrifikāciju, elektroauto attīstību, ilgspējīgiem risinājumiem. Bet tas viss nav tikai par satiksmi. Tas ir par to, kādu Latviju mēs redzam. Mūsu ambīcijas nebeidzas tikai nozara politiku. Progresīviem ir skaidrs redzējums Latvijas ekonomikai. Tā ir ekonomika, kas balstās energo neatkarībā, tā ir ekonomika, kas virzās uz transporta elektrifikāciju, modernām tehnoloģijām, vide, kas atbalsta uzņēmumus un eksporta spēju, ekonomika, kas eksportē produkts ar augstu pievienoto vērtību, nevis tikai izeivielas, kur birokrātija nav šķērslis, bet tas ir instruments. Un pats svarīgākais - ekonomika, kur uzņēmēji un valsts strādā kopā, nevis viens pret otru. Energo neatkarība, transporta elektrifikācija, fokusēta nozara attīstība, kooperācija – tas nav tikai teorētisks plāns, tas ir praktisks ceļš uz stiprāku Latviju. Uzņemties atbildību nekad nav vienkārši un nekad arī nebūs tā. Taču vai mēs varam atļauties to neuzņemties? Vai nepieņemot skaidrus reizēm neērtus lēmumus paši nekļūstam par savas neizlēmības ķilniekiem? Draugi, kas jūs visi šeit esam, mēs neesam perfekti. Mēs pieļaujam kļūdas arī, bet mēs arī darām. Un šodien Latvijai vairāk kā jebkad vajag politiku, kas nevis baidās no atbildības, bet tieši to uzņemas. Par stipru, taisnīgu, solidāru, eiropeisku un modernu Latviju. Paldies!